Vakar Lielbatonē tradīcija turpinot, kas iesāk pagājušā gadā, šogad tas turpinās, ka katru mēnesi novada domas vadība ar visiem saviem speciālistiem ierodās pie iedzīvotājiem, lai pārrunātu tās lietas, kas pagājušā gadā bija runātas, kas bija solīts izdarīt, nav izdarīts, kāpēc nav izdarīts un ko mēs varam kopīgi strādāt, pavērst, lai būtu labāk. Sākumā dosim pārvaldniecei vārdu, lai izstāsta apmēram par tām problēmām, kuras ir bijušas, kuras nav bijušas, ko nav izdarījuši, kāpēc nav izdarījuši. Un tad, kā parasti uzdod jautājums par jebkuru tēmu, jo klāt ir mani vietnieki, arī speciālisti no visām sfērām ir pārstāvēt paši pirmās personas, viņām dzirdēsiet atbildes un arī jautājums, ja vajadzēs to visu varēsiet izdarīt tādā veidā. Labvakar visiem. Ņemot vērā to, kad pirmie gaiputni ir atlidojuši, ķīvītes, cīru, dzērvis, tad arī tomēr pavasaris būs. Pavasaris tas ir atmodas laiks jauniem darbiem, jaunām idejām un iecerēm, bet, lai varētu kalpināt un darīt kaut ko jaunu, tad ir maz druskuņi arī jāskatās uz to, ko tad mēs esam paveikuši. Esam strādājuši arī pie teritorijas apsaimniekošanas. Visredzamākais ieguldījums ir teritorijas apgaismojuma atjaunošana visos 3 ciemos. Un finansiāli tas izskatās šādā veidā, kā pašvaldības ieguldījums ir 3460 lati un projekta naudiņas ir 1931 lats. Mūsu pagastā, protams, kā jau visos pagastos strādā arī pašvaldības policija, un pašvaldības policija aktīvi strādā veicot reidus, gan sadarbībā ar pāriņtiesu, sociālo dienestu, strādājot, risinot konflikta situācijas ar iedzīvotājiem. Arī tiek veikta sabiedriskā kārtība un pagastu pasākumos uzraudzīta. Un ir veiksmīga sadarbība pašvaldības policijai Lielbatonas pagastā arī ar valsts policiju. Esam iegādājušies mēbeles skolai, mācību grāmatas, mācību līdzekļus, mūzikas centru. Esam veikuši ēdamzāles un virtuves remontu un iegādājušies ēdamzālē krēslus. Tāpat arī pagājušajā gadā no Mūžas ēkas līdz katlu mājai veicām siltumtrases atjaunošanu. Visā pagasta teritorijā arī tāds liels darbs ir pie kanalizācijas sakārtošanas. Mums visiem kopā es gribu teikt, mūsu izvēle ir aizstāvēt to, kas mums ir, vai radīt to, kas mums ir nepieciešams. Paldies par uzmanību. Es esmu Jelgavas iecirkņu kārtības policijas nodaļas priekšnieks Romāns Dikovs. Un mēs ar kolēģiem esam ieradušies tāpēc, ka Jelgavas iecirkņu darbinieki ir iecerējuši īstenot jaunu darba principu, kas saucās sabiedrību vērsts policijas darbs. Tas nozīmē, ka mēs gribam risināt pēc iespējas efektīvāk un ātrāk iedzīvotāju problēmas un iedzīvotāju rūpes. Lai varētu strādāt pa jaunam, lai varētu īstenot šos darba principus, mums ļoti svarīgi zināt jūsu viedokli. Un tieši viedokli par to, cik droši jūs jūtaties savā dzīvesvietā, savas dzīvesvietas apkaimē un kas ietekmē jūsu personiskās drošības izjūtu. Mēs esam sagatavojuši anketu, kuru es gribētu palūgt aizpildīt visus, kurus rūp un interesē drošība gan personiskā, gan varbūt arī līdzcilvēku. Un uzreiz gribu brīdināt, varbūt paskaidrot, ka zem dzīvesvietas apkaimes domāta teritorija 15 minūšu gājienā no jūsu dzīvesvietas, jo šīs darba princips uz sabiedrību vērsts policijas darbs, viņš domāts risinātu tieši dzīvesvietā interesējušos jautājumus un varbūt kaut kādas nekārtības. Viņš savādāk var pateikt, ka vietējā policija tiekš vietējiem iedzīvotājiem. Es tieši par ūdeni gribēju runāt. Jā? Kāds ūdens mums ir? Priekšniec, ūdens priekšniec, kur ir nāk priekšauši? Es jau solikšu. Komunāla dienas priekšniec lūdzu. Paldies. Šī problēma bija arī aktuāla iepriekšējā gadā, un tāpēc mēs šī gada laikā viņu arī esam uzsākuši jau praktiski ar decembri ļoti aktīvi risināt, tāpēc, ka mums tātad arī šādu līdzekļu jaunu ūdensvada izveidē nebija. Tātad Jelgavas novada pašvaldība nāca mums palīgām kopējiem spēkiem, mēs esam atrisinājuši dotajā brīdī liekas visoptimālāko variantu. Tātad,
nemelošu, bet uz rudens pusi cerams, kas augustā, septembrī, tad jums būs centrālais ūdensvadu pieslēgums no Lielpatonas. Jūs ziniet, mums ārkārtīgi dārgi iznāk, ja ir jāpērk ūdens priekš ēšanas, jā? Protams. Un mēs viņu tāpat laižam. Un mums jāmaksā par 2-3 reizes par ko? Nu, jūsu gadījumā mēs izanalizējām, mēģinājām atrisināt 2 variantus. Vai nu izbūvēt atsevišķu artēzisku urbumu jums jaunu ciematā, vai jūs pieslēgt jau pie esošā. Ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, kāds ir Sidrabē, tas urbums, lai mēs atbilstu kā pakalpojumu sniedzēju un mēs viņu varētu sniegt, tas risinājums bija pārāk arī dārgs. Tātad tas lētākais un iespējams optimālākais, tad, kā ziniet, Lielpatonas ciematā bija norisinājās projekta realizācija, mēs jūs pieslēgsim šim ūdenim, kurš tiek attīrīts atbilstoši visām Eiropas Savienības prasībām. Tā kā nav tā, ka mēs... Ko lūdzu? Mums jau to tikai arī vajag. Viņš būs. Vienalga kādā Viņš būs. Tā esat galvenais, lai viņš būs. Par šoreiz tiešām, kā saka priekšsēdētājs, viņš būs. Es ceru, ka nākušajā sapulcē, nākušajā sākumā, kas būs noteikti kaut kāds Lielpatonas atāks ar tīru skaitu burku un būs. Es domāju, ja piedalās kāds Lielpatonas pagasts ietu, ciemat iedzīvotājs ir apgalvot, ūdens ir kvalitāti uzlabošs, tur bija tas pats. Tāpēc ir ideāli. Redziet, tad varat Sidrabenes kolēģis nomierināt, ka pēc, es saku, kā teica komunāla vadītāja, kaut kāds septembris, augusts vajadzētu būt, kad mēs speciāli izreikinājām, ka mums iznāk lētāk atvilkt tos dažus kilometrus vadu uz šeieni, kā teica, maz patērētāji jau izmanto to visu iekārtas, jo šeit tās iekārtas ieliktu, tevis ūdens būtu zelta vērts, saproties, tāpēc mēs tā. Tās ir izcinājums, tā kā jūs esat plānos, naudu jums ir iedalīt, un viss notiekās, vienkārši patreiz beigsies salu un sāksies darbu, tā kā jūs, tas būs. Lūdzu. Ja mums pašiem tas ūdens pietrūkst, tad man ir pretējs jautājums. Cik gadus no vietas mums sola to melorāciju Sidrabes dārziņos? Mēs, protams, dzīvojam laukos, un mēs gribam tur kaut ko izaudzināt. Un ticiet man, mēs vasarā pēc lietus, tagad arī pavasarī, tas sāk riktīgi kust, līdz puslielam brienam pa ūdeni. Mums viss sapūst, viss ir pilnīgi beigts. Pilnīgi no rūkas neceļās kaut ko iet tajā dārzā darīt. Ja apkārt Rīķi viss ūdens no mazdārziņiem, viss mazdārziņiem, mums pilnīgi viss ir pārplūdis. Un mēs pilnīgi slīkstam visa mājas nost. Es varu jums absolūti atsūtīt, mēs pārstāvām melorātoru, lai pastāvot no tīķa, pārplūšanu var kaut kā ar nelielu naudiņu novērst, lai vispār pagaidām. Pašu melorācijas sistēmu atjaunot caurmos un pārējā, to mēs negribam solīt, tas nav izdarāms vienā dienā. Tas ir pietrūkstoši investīcijas vajadzīgs. Iedzīvotājiem ļoti smaga problēma šī melorācija, bet paldies Dievam, ka arī valstī. Mēs sākuši domāt, ka nākšo plānošanas periodā patreiz lauks ministrija plāno zināmas naudas līdzekļus atvēlēt melorācijas sistēmu sakopšanai. Lielie lauki, 100 hektārus līdz nost, Un, protams, arī zemnieki paši vainīgi, kas nav to izdarījuši, bet ir koplietošanas visādi grāvi. Ļoti labi, pēc pagājušās sapulces bija Sesavā, kur pirms mēneša bija, kur sanāca kopā 5 lielie zemnieki. Un tomēr šajā zālēs, pēc sēdes palikām, mēs pie apaļā galda, es biju šie zemnieki, un tā bijām pēc pusstundas, kas saka, cīņi, kopsaucēju, un zemnieki piekrīt ar daļu maksāt. Mēs pašvaldība, un kaut kādus 2 kilometrus lielo grāvu iztīrīsim, tur sāksim tīrīt, un novērsīsim 100 hektāru noplūšanu, Arī cilvēki sākumā bļāva, es nav beigās, ka sareģināt no summu, kas vajadzīga no katra šī lielā zemnieka. Viņa nebija liela, tāpēc bija summa,